quickly repeat what I was doing in the first session. Tad es ātri atkārtošu to, ko mēs darījām pirmajā sesijā. Starting from Matthew 6. Sākot ar Mateja evaņģēlijas 6. I was nodaļu. asking the question, Jesus, when you talk about prayer, Tad es uzdevu jautājumu par to, kad Jēzus, kad runāja par lūkšanu, why is your emphasis on praying not before the eyes of men? kāpēc viņš vienmēr uzsver to, ka ir jālūdzās ne cilvēku acu priekšā? We found out that living under the eyes of man is very natural for human beings. Mēs noskaidrojam to, ka dzīvot cilvēku skatienu klātbūtnē ir ļoti dabiski priekš It visiem starts very cilvēkiem. early, Tas sākās ļoti agri, and there is a good part of it. un tajā ir arī kaut kas labs. The good part is parents are supposed to give their kids attention and love. Un tā labā ziņa tajā ir, ka, piemēram, vecākiem ir jādod sava mīlestība, sava atzinība un uzmanība bērniem. And even we to each other. Un arī mums vienam otram ir jādod šī. We have to see each other, Mums jāredz vienam otrs. to respect each other, Mums vajag cienīt vienam to otru. encourage each Mums vajag other. iedrošināt vienam otru. But there is a downside. Bet ir arī otra tāda sliktāka puse. The more you live under the eyes of people, Jo vairāk jūs dzīvojat zem cilvēku skatieniem, it's not just that you get love and respect. tas nav tikai tāpēc, lai saņemtu mīlestību un cieņu. There are also more and more expectations. Tad ir arī aizvien vairāk un vairāk gaidas. There are so many priests Ir tik daudz priesteru, who suffer under all those expectations. kuri vienkārši cieš no visām šīm gaidām. The elderly people have this expectation. Tāpat arī pirms vecajiem ļaudīm ir The young people have this tādas expectation. gaidas, jaunajiem cilvēkiem ir The citādas bishop has this gaidas. expectation. The bishop Un arī has pat arī bīskapam ir savas gaidas. Or if you are a leader, Viņi pieņemsim, jūs esat vadītājs. you have all those different expectations. Jums ir visas šīs dažādās gaidas. It's very difficult. Un ir ļoti grūti. Listen closely. Tagad klausieties uzmanīgi. Not all expectations are wrong, of course not. Ne jau visas gaidas ir nepareizas. Ne jau But if you ne. try to please all of them, Bet ja jūs cenšaties viņām visām izpatikt, you're gonna be absolutely stressed out. jūs vienkārši būsiet pilnīgā stresā. We've seen that these eyes also control, Jo mēs arī noskaidrojam to, ka šie skatieni arī kontrolē. produce stress, Viņi rada stresu. because we are so afraid of shame. Jo mēs visi tik ļoti baidamies no kauna. The main source of that is shame. Patiesais avots tam visam ir kauns. Shame traps us Un kauns mūs notver tādā kā slazdā, into the lifestyle of the fear of man. tādā dzīves stilā, kuru vada bailes no cilvēkiem. In this second session, I want to speak more about the fear of man Un šajā otrajā sesijā es vairāk runāšu par bailēm no cilvēkiem. and more about the very obvious thing, Un vairāk par tādām ļoti redzamām, acīm redzamām lietām. being afraid of people. Piemēram, tā kā vienkārši baidīties no cilvēkiem. But the topic of fear of man is larger. Bet patiesībā tā tēma par bailēm no cilvēkiem ir daudz lauda. Fear of man is not only I'm afraid of people. Un tas bailes no cilvēkiem nav tikai tas, ka es baidos no cilvēkiem. Fear of man means the opposite of the fear of God. Patiesībā bailes no cilvēkiem ir kaut kas pilnīgi pretējs tam, ko nozīmē bijāt Dievu. I say that again. Saku to vēlreiz. Fear of man is the opposite of fear of God. Tātad bailes no cilvēkiem ir pilnīgi pretējs dievbijai. And it starts with so simple things, Un tas viss sākās ar vienkāršām lietām. like doing things only if people see it, Tātad darot lietas tikai un vienīgi tad, ja cilvēki tās redz, or doing things only for the eyes of man. vai arī darot lietas tikai un vienīgi tā kā priekš cilvēku skatieniem. We are not living for the eyes of man only. Mēs nedzīvojam tikai dēļ citu cilvēku We are redzējumu. living under the eyes of God. Mēs dzīvojam zem Dieva skatiena. Sometimes we are very funny. Un dažkārt mēs esam pavisam dīvaini. Like if you have a prayer group or a church, Nu, pieņemsim, ka mēs esam lūkšana grupā vai baznīcā. and the worship team or the organist plays a song, Un pieņemsim, ka pielūgsmes vadītājs vai ēģelnieks spēlē kādu and dziesmu. afterwards somebody comes and say, "Oh, I didn't like that Un song," pienāk pēc tam kāds cilvēks un saka, ziniet, man nepatika tā dziesma. or "I don't like those English songs." Ziniet, man vispār nepatīk tās angļu dziesmas. You know what you should respond? Ziniet, kas jums viņiem būtu jāatbild? You didn't like it. Jums nepatika? It's not a problem. Tā nav nekāda problēma. We didn't sing to you. Mēs nedziedājām tev, We were singing to God. mēs dziedājām Dievam. That's true. Un tā ir patiesība. We are so used Mēs tik in ļoti esam pieraduši doing things for people only. darīt cilvēkiem, tikai lietas priekš cilvēkiem. You know, we're not doing things for people only. Mēs nedarām lietas tikai priekš cilvēkiem. This is the lifestyle of the fear of man.
Tas attiecas uz bailēm no cilvēkiem. It also starts with comparing with others. Tas arī ir saistīts ar salīdzināšanos ar citiem. Comparing with others always leads to two things. Tad salīdzināšanās ar citiem vienmēr noved pie divām lietām. Either you feel depressed, Vai nu tu sāc justies no depresijām, or you feel prideful. vai arī tu jūties lepns. Both is comparing. Un abas šīs lietas rodās no salīdzināšanās. Both is not good. Un viņas abas nav labas. But also spiritual perfectionism. Bet arī runājot par garīgo perfekcionismu, Looks so holy, viņš it kā izskatās ļoti tāds svēts, but is so mixed with our human ambitions. bet patiesībā viņš ir tik ļoti tā kā saistīts ar cilvēku pašu ambīcijām. I want to be a very holy person. Es gribu būt ļoti svēts cilvēks. I want to be more holy than you are. Es gribu būt svētāks nekā tu. Doing things only to please people. Tad darot lietas tikai, lai patiktu cilvēkiem. This is so shocking. Tas ir kaut kas tik But šokējošs. if you study the large crimes of the earth, Bet ja jūs paskatītos, crimes, tā kā pastudētu tādus lielākos cilvēkus noziegumus, even if you look at such terrible things like what Stalin did in Russia, pirms mēs paskatītos uz to, ko Staļins izdarīja Krievijā, or what the National Socialism did in Germany, vai pieņemsim, ko nacionāls sociālisms paveica Vācijā, there were so many soldiers who were not bad people. bija tik daudz karavīru, kuri nemaz nebija slikti cilvēki. They didn't want to kill people. Viņi taču negribēja nogalināt citus They cilvēkus. didn't enjoy killing Jews. Viņiem nemaz nepatika nogalināt jūdus, But they didn't want to offend their generals. bet viņi vienkārši nevēlējās, viņi nevarēja tā kā apvainot savus ģenerāļus. They just did what everybody was doing. Nu, viņi darīja tikai to, ko visi darīja. So many people do what everybody's doing. Nu, un patiesībā tik daudz cilvēku dara visu to, ko citi dara. That's the fear of man. Tas ir bailes no cilvēka. And you end up doing terrible things. Un beigās jūs darat vienkārši pilnīgi šausmīgas lietas. Only because the majority does it Un, jo tikai tāpēc, ka vairums to dara, doesn't say that it's good. nemaz nenozīmē to, ka tas ir labi. Christians of Latvia, Latvijas kristieši I want to tell you, gribēja jums teikt, if you're going to follow Jesus, ja jūs sekosiet Jēzum, you will face opposition. jūs noteikti sasastoties ar opozīciju. Not everybody will applaud you. Ne visi jums aplaudēs. If you are standing up for what is right and true, Ja jūs pastāvēsiet par to, kas ir patiesas un labs, some people will hate you for that. daži cilvēki vienkārši jūs ienīdīs par Many to. people will love you for that Daudz cilvēki jūs mīlēs par to, because they want to hear the jo truth. patiesībā viņi vēlās dzirdēt But taisnību, if you want to patiesību. please Bet everybody, ja jūs tomēr gribat visiem izpatikt, don't become a Christian. tad nekļūstiet par kristieti. Go and sell ice cream Ejiet un pārdodiet on a saldējumu hot day. kādā karstā dienā. Then everybody will love you. Tad arī visi jūs mīlēs. If you follow Christ, Ja jūs sekosiet Kristum, many will hate you. daudz jūs ienīdīs. But you were created for greatness. Bet jūs tā kā piedalīsieties viņa lielajā darbā. Just doing everything what pleases people Ja darot visu to, kas patīk cilvēkiem, will make you like a person without spine, jūs padara par cilvēku bez mugurkaula. You know, like- Ziniet, nu tāds, jā. like a boat on the waves. Tāds, kas vienkārši tā kā, kā ūdens zāles Tossed around. pa viļņiem tur. But it uzstāst. starts with doing things only to be people. Tad tas sākās ar to, ka cilvēki dara lietas tikai un vienīgi priekš citiem. Another symptom, Vēl kāds salīdzinājums. you get angry if you're overlooked. simptoms. Jūs kļūstat dusmīgi par to, ka jūs neievēro. See, this is deep in us. Tas ir kaut kas ļoti dziļš mūsos. The fear of man is deep in us. Bailes no cilvēkiem ir ļoti dziļas mūsos. Therefore, I want to focus in the second session how to get rid of it, Tāpēc nākošajā sesijā es vēlos fokusēties uz to, kā no viņiem how atbrīvoties. to get out. Kā tikt ārā no viņām. I want to inject boldness into you Es today. gribētu jums šodien inicēt tādu drosmes devu. To stop doing things if you're seen. Pieņemsim, nepārtraukt darīt lietas tikai tad, kad jūs redzat. So we saw Tad mēs redzējām, how the person lives under the gaze of people. kā cilvēks dzīvo zem citu cilvēku skatieniem. I now want to show you how Jesus lived Un tagad es jums parādīšu, kā Jēzus dzīvoja and what was Jesus' secret. un kāds bija Jēzus noslēpums. I ask you to open Matthew chapter 3. Tad atvērsim Mateja evaņģēlija 3. nodaļu. This is another lifestyle. Tas ir vēl kāds dzīves stils. And it says that Jesus was baptized in Jordan. Un tur bija runa par to, ka Jēzu kristīja Jordānā. When he was coming out of the water, Kad viņš iznāca no laukā no ūdens, he heard a voice. viņš dzirdēja balsi. And the voice said, Un balss teica,
You are my beloved son, Tu esi mans mīļotais dēls, in whom I am well pleased. kurš man ļoti patīk. Jesus, you are my beloved son, Tu, Jēzu, esi mans mīļotais dēls, in whom I am well pleased. Kurš man ļoti patīk. Holy Spirit descends upon him like a dove. Tātad, un Svētais Gars kā balodis nolaidās pār viņu. I believe that the Holy Spirit wants to descend like a dove today, Un es arī tiešām ticu, ka Svētais Gars gluži kā balodis arī šodien vēlās pār jums and nolaidties. filling you with the same confidence that Jesus Ja had. vien jūs dzīvosiet ar tādu pašu pārliecību kā Jēzus. So, we human beings often live like that. Mēs cilvēki bieži vien darām tā. Nu šādi. You remember? Jūs atceraties, vai ne? I now show you how Jesus lived. Es tagad parādīšu jums, kā Jēzus dzīvoja. Since that day on the Jordan, Kopš tās dienas Jordānā, this is Jesus. šeit ir Jēzus. He looks much better in Nu, reality. reāli dzīvē viņš izstāsta daudz labāk. But on this day, Bet tajā dienā heaven opened atvērās debesis. and there was a voice coming. Un tad tur nonāca balss. You are my beloved son, Tu esi mans mīļais in whom tēvs, I'm well pleased. uz ko man ir labs prāts. And since that day, Un kopš šīs dienas Jesus Jēzus, was living only under this gaze. tātad Jēzus kopš tās dienas dzīvoja tikai un vienīgi zem šīs skatiena. This is such a powerful word that the Father speaks about him. Tas ir tāds tik spēcīgs vārds, ko tēvs viņam pateica. He not only says, oh, I like you, Viņš viņam nepateica tikai, nu zini, tu man tā patīc. but you have to listen closely. Bet tev ļoti uzmanīgi jāklausās. You Tu are esi my. mans. You are my son. Tu esi mans dēls. Then you are my beloved Tad son. nākamais, tu esi mans mīļotais dēls. And then you are my beloved son in whom I'm well pleased. Un tad tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. You know, there are some people who say every human being is a child of God. Un, ziniet, ir cilvēki, kas saka, nu jā, ik viens cilvēks ir, protams, Dieva bērns. This is only partially true. Tas ir tikai daļēji taisnība. According to creation, of course, every human being was created by God. Saskaņā ar radīšanas stāstu, protams, ka ik viens cilvēks ir radīts no Dieva. But child of God, Bet Dieva bērns, son of God, Dieva dēls, is a title not everybody has. tas ir tāds tituls, kas nepiemīt katram Actually, there cilvēkam. was only one person Patiesībā bija tikai viens cilvēks, being the son of God, kas bija Dieva dēls, in whom the Father is well pleased. un uz kura Dievam bija labs prāts. That's Jesus. Tas ir Jēzus. That's not you. Un tas īsti neesi tu. The normal condition of mankind. Parastais cilvēku stāvoklis, cilvēks stāvoklis. God is not well pleased. Nu, Dievs īsti nav tā kā laimīgs ar to cilvēku stāvokli. Oh, God likes everybody. O jā, Dievs visus mīl, viņam viss patīk. He's like this old grandfather. Viņš ir gluži kā tāds vectētiņš. Oh, little children, I don't care. Bērniņi, man vienalga. No, that's not true. Nē, tā nav taisnība. If God looks upon the earth, Ja Dievs skatās uz zemi, there are a lot of things going on that God does not like. ir ļoti daudz lietas, kuras notiek, kuras Dievam nemaz nepatīk. There was one perfect person, Tad bija viens perfekts cilvēks, and his name is un Jesus. viņa vārds ir Jēzus. He was the only one altogether beautiful, Viņš bija vienīgais, kas bija visās nozīmēs skaists. perfect. Perfekts. So when the Father looked upon Tad, Jesus, kad tēvs skatījās uz Jēzu, he saw all his beauty, viņš redzēja visu viņa skaistumu, all his love, visu viņa mīlestību, his humility, viņa pazemību, his joy. viņa prieku. And the Father says, Un tad tēvs saka, I'm happy if I see es you. esmu laimīgs tevi redzēt. I'm well pleased. Es esmu tiešām ļoti priecīgs tevi And redzēt. then the incredible thing Un happened. tad notika neticamais. This same Jesus Šis pats Jēzus came to you pienāca pie tevis, and he told you, un viņš tev teica, do we want to switch places? kā būtu, ja mēs ar tevi apmainītos vietām? Jesus, what do you mean switch places? Jēzu, ko tu ar to biji domājis apmainīties, tā kā man ar tevi? Yeah, you are the sinner. Tu esi grēcinieks. You deserve death. Tu īstenībā esi pelnījis nāvi. You are not a friend of God, Tu vispār neesi Dieva draugs, but I am. bet es esmu. But let's switch places. Bet varbūt tad samainīsimies. I take your sin. Es paņemšu tavu grēku. I become sin. Es kļūstu par grēku. I take the place of the sinner Es paņemu šo te grēcinieka vietu, and you get that place. un tu savukārt saņem šo vietu.
Really? O, tiešām? Jesus said, yes, really. Jēzus teica, jā, tiešām. So he took your sin. Tad viņš paņēma tavu grēku. He took your death. Viņš paņēma tavu nāvi. He took everything that hinders you from God. Viņš paņēma visu to, kas tevi attur no Dieva. In the Bible, sin deserves death. Un patiesībā, tā kā Bībelē teica, ka grēks, tas ir tā kā vienlīdzīgs ar nāvi. Therefore, Jesus had to die. Tad arī Jēzum bija jānomirst. And he died on the cross. Un viņš nomira uz krusta. For you. Priekš tevis. For what? Par ko? So that you could get his place. Tāpēc, lai tu varētu ieņemt viņa vietu. Which is this place? Kas ir šī vieta? Forget the nonsense. Every human being is a beloved child of God. Aizmirstiet tās muļķības, ka visi cilvēki ir tādi, kuri patīk Dievam. In the natural condition, every human being is the enemy of God. Patiesībā, pilnīgi savā dabiskajā stāvoklī, pilnīgi visi cilvēki savā veidā ir Dieva ienaidnieki. Yes, God loves every human being. Jā, Dievs mīl katru cilvēku. But not every human being is in peace with God. Bet nebūtu ne katrs cilvēks ir mierā ar Dievu. So only Jesus can make that offering. Tad tikai vienīgi Jēzus var veikt šo te upuri. Because he was the only perfect one. Tāpēc, ka viņš bija vienīgais, viņš bija And pilnīgs. since this day when Jesus died upon that cross, Un kopš tās dienas, kad Jēzus nomira pie krusta, there is a way for you tad tev tika parādīts iedots ceļš. to place yourself under this gaze of God Tad ielikt sevi pašam Dieva and to skatienā say, un pateikt, I am es esmu your beloved son tavs mīļotais dēls, in whom you kuram are well pleased. uz kuru tev ir labs prāts. Do you know that this applies to Vai tu you? zini to, ka tas attiec tieši uz tevi? Not Jesus only. Tas nav tikai uz Jēzu attiecināms. Do you know that, my Vai tu friend? to zini, mans draugs? Let's break it down. Tagad sadalīsim to smalkāk. I am Es esmu your. tavs. Do you know that you are his? Tad vai jūs zināt to, ka jūs esat viņa? You don't belong those people. Ka tu nepiedari tiem cilvēkiem. All those people who have an opinion about you. Visiem tiem cilvēkiem ir tā kā uzskati un viedokļi par tevi. You are not there. Bet tu neesi viņu, tu At nepiedari the end viņu. of the day, Jo beigās God made you Dievs tevi radīja and you are owned by God. un tu esi Dieva īpašums. You are his. Tu esi viņa, You're his son. tu esi viņa dēls. Son in the biblical term Un tā kā bibliskajā nozīmē vārds is a place of dēls, value. tas ir, A place of value. tas ir tā kā vērtība. This is not about gender. Tur nav runa par dzimumu, tur dēls vai meita, bet You can be a woman tu vari būt sieviete or a man. vai vīrietis. In both cases, the son of God. Abos gadījumos tas tiek saukts tā kā Dieva dēls. Because son in the biblical language Bībeles valodā vārds dēls also says the heir. arī nozīmē heir. The heir, the one who gets all the stuff from when he's Heir, mantinieks, jā, tā kā mantinieks, jā. You are my son. Tu esi mans dēls. It's incredible Tas ir neticami. that the one who created the stars Tā kā tas, kurš radīja zvaigznes, is my daddy. tas ir mans tētis. The one who created gravity, Tas, kurš radīja gravitāti, the whole universe, visu visumu, is my daddy. viņš ir mans tētis. I sometimes are very funny in this regard. Un dažkārt šajā sakarā man tā kā liekas dīvains un smieklīgi. My family and I, we live by providence only. Nu, mēs ar savu ģimeni dzīvojam tikai un vienīgi no Dieva apredzības. We have no normal income. Mums nav nekāda normāla ienākuma. If we need something, we pray. Ja mums kaut kas vajadzīgs, mēs vienkārši That's the lūdzam. truth. Tā ir taisnība. God gives us a lot of things sometimes. Un dažkārt Dievs mums dod daudz lietas. Like this vacation to the Seychelles Islands, I showed you yesterday a Pieņemsim, picture. ko vakarīnes es parādīju, tas ceļojums atvaļinājums Seišeļu salās. Somebody just gave it to us, Un kāds vienkārši mums viņu uzdāvināja. just for free. Vienkārši pa velti. So sometimes people ask me, Dažkārt cilvēki man jautā, Johannes, Johannes, you're only living by donations, tu tiešām dzīvo tikai un vienīgi no ziedojumiem, but you have all those Apple bet products. tev tur ir visi tie Apple produkti. How is that possible? Kā tas ir How iespējams? can you afford that stuff? Kā tu vispār vari atļauties kaut ko And then tādu? I sometimes say, Dažkārt es saku, I have a secret. atzina man viens noslēpums. My father is very rich. Mans tētis ir ļoti bagāts. Oh, really? O, tiešām? Yeah. Jā, He owns all the oil fields. viņam ir visi eļas, tā kā, lauki vispār viss. Your father owns all the oil fields? O, tiešām viņam pieder visas naftas said, raktors yeah. arī, jā? O, jā. He's really rich. Viņš tiešām ir ļoti bagāts. He owns everything. Viņam pieder viss. If you would only understand Ja jūs tikai to spētu saprast, that you're a child of ja God, jūs esat Dieva bērns,
What could you be afraid of? Nu, kā tev vispār varētu būt bail? Just imagine you are... we are so afraid. We're often so afraid. Mēs vienkārši dažkārt esam iedomājamies, ka mēs dažkārt esam ļoti nobijušies. Just imagine this being a rock concert. Mēs iedomāsimies, ka mēs atrodamies rock koncertā. Most probably there are rock concerts. Nu, visticamāk ir arī kaut kur rock koncerti. Just imagine a very famous band playing Iedomāsimies here. kādu superīgu, tādu ļoti populāru grupu spēlēm. And you want to go to the band. Un jūs gribat tā kā, nokļūt pie tās grupas. But if that's a great band, Bet tā ļoti populāra grupa. they will have those security Viņiem būs guys. tur apsardze visur izvietota. Like a red tape. Lūdzu, tā kā tāda arī sarkana those līnija, guys- kur tad visi tie apsardzi tā vēros jūs. And if you want to go backstage, Ja jūs gribēsiet nokļūt tur aizkulisēs, aizskatuvē, they would say, show me your pass. Parādi man lūdzu savu ieejas kārtu. No entrance here. Nekādas ieejas te And you nav. would say, okay. Tas jau, jā, ok, labi, viss kārtībā. Now compare it. Bet pamēģināsim salīdzināt. Imagine Iedomāsimies. your father Jūs tēvs, is the rock star. viņš ir roka zvaigzne. Or your father owns the whole place. Vai pieņemsim, ka jūsu tēvam pieder visa šī You don't have a pass. vieta? Bet jums tā kā nav But you would šīs, approach one of those big guys. nav šīs tā kā pasas, bet jūs tā kā gribat pienākt pie tiem You would say, apstākļiem. no entrance. Viņi teiks, nē, nekādas ieejas šeit nav. You would say, Es buddy, teiktu, hei, relax, buddy. lūdzu vienkārši atspringsi drusciņi. The guy who employs you Tas, kurš tev dod darbu, is employed by the guy viņam dod darbu. who employs Kas, kuram dod darbu? who? Kurš? And the chief of the one who employs that guy, Tas būs šefs tam, kurš dod darbu tam. that's my Tas ir daddy. mans tētis. Okay, and if Sapratāt, jā? and if I tell him Ja es viņam to pasaku, that guy gets fired, tas, lai viņš to džeku atlaiž, fires that guy, viņš mierīgi atlaiž to that džeku. guy fires you. Un tas džeks atlaiž savukārt So tevi. I'd rather behave nicely to me in your Jūs labāk, es jūs vietā labāk vienkārši labi izturētos pret manī. If your father owns the whole place, Tad ja jūs tēvam pieder visu šī vieta, you don't have to be afraid. jums vispār no kā nav jābaidās. Because your father can do everything. Jo tāpēc, ka jūs tēvs var izdarīt visu. Friends, this is the real situation. Bet tā ir reāla jūsu situācija. Your father owns your whole place. Jūs tēvam pieder visu. So why are you afraid of anybody? Kāpēc jūs vispār baidaties no kāda? Yeah, this is what Paul Tas says. tas, ko saka Pāvils. If God is for you, who can be against Ja you? Dievs ir par jums, kurš var būt pret jums? It's a good question. Tas ir ļoti labs jautājums. There is no answer until today. Jo patiesībā līdz pat šim brīdim nav bijis atbildes. So, Tātad, I am, or you are, pieņemsim, tu esi my mans son. dēls. But it doesn't even stop there. Un tas arī pat tur neapstājās. You are my beloved son. Tu esi mans mīļotais dēls. You could be a son of God, maybe he overlooks you. Jā, tu varētu būt Dieva dēls, un varbūt ka viņš uz tevi pat īsti neapskatās, viņš tev But it says nepamana. beloved son. Bet viņš saka mīļotais dēls. Do you know that you are the beloved child of God? Vai jūs zināt to, ka jūs esat mīļotais Dieva bērns? My beloved son. Mans mīļotais Dieva bērns. Just tell God in a moment. Tu kādā brīdī pasakiet to Dievam. God, I am Dievs, your beloved Es son. esmu tavs mīļotais bērns. I'm your beloved one. Es esmu tavs mīļotais. It doesn't even stop there. Tas pat arī neapstājas tur. It even gets better. Tas pat kļūst arī vēl labāk. I was speaking yesterday about God being happy. Vakardien es runāju par to, ka Dievs ir laimīgs. Looked like that. Viņš izskatās šādi. Maybe you found that a little bit naive. Nu, varbūt jūs šo zīmējumu atrodat nedaudz tā kā But I naivi, ask you, bet es jums lūdzu, if you look at God, ja jūs skaties uz Dievu, or if you imagine God looking at you, vai jūs iedomājaties, ka Dievs uz jums skatās, is he smiling? vai viņš smaida, Or is it this sober look on his face? vai arī viņa skatiens ir tāds, nu, See, I could have a child whom I love, pieņemsim, man ir bērns, kuru es mīlu, but maybe I'm very disappointed by that child. bet varētu būt, ka es esmu arī ļoti vīlies šajā bērnā. I'm angry. Varbūt kā? I'm angry. Varbūt esmu dusmīgs. I'm always looking like that. Varbūt es uz viņu skatos ar tādu skatienu. Yeah, my child. Ai, mans bērns. I love you. Es tev mīlu, jā, But you protams. break my heart. Bet tu lauz manu sirdi. And you disappoint me so Un much. tu man tik drausmīgi liec vilties tevī. I do it all because you love me. Es to daru tikai tāpēc, ka tu mani mīli. But you are behaving so bad. Bet tu uzvedies tik drausmīgi. Some people believe that God loves them.
Un daži cilvēki domā, ka Dievs viņus mīl, but God is very sad. bet viņi domā, ka Dievs ir ļoti noskumis. Oh, my child, Ak, mans bērns! I love you. Jā, es tevi mīlu. I'm so disappointed. Bet esmu patiesībā tik drausmīgi mīlēs tevi. I was hoping that you would save the world, Es tiešām cerēju, ka tu glābsi pasauli, but you're doing only nonsense. bet tu dari kaut kādas pilnīgas muļķības. So my heart is very Tad sad. mana sirds ir ļoti noskumus par tevi. Oh, friends, God is happy. Mīļie draugi, Dievs ir laimīgs. God is well pleased. Dievs ir viņam ļoti patīc tu. Not with the way you behave, Ne jau tas, kā tu uzvedies, nē. but he was well pleased with Jesus. Bet viņš bija ļoti laimīgs par Jēzu. And Jesus skipped places with you. Un Jēzus apmainās ar And tevi. since that Un day, kopš tās dienas you can approach God with boldness. tu vari tuvoties Dievam ar drosmi. This means Tas nozīmē, if he looks at you, ja viņš skatās uz tevīm, you are cleansed tu esi pilnīgi nomazgāts. by Tu the blood of esi Jesus. nomazgāts Jēzus asinīs. And God is well pleased with you. Un Jēzus ir ļoti laimīgs, He is well pleased with ka you. viņš ir apmierināts ar You tevīm. know what that means? Tu zini, ko tas nozīmē? That means that he actually enjoys looking at you. Tas nozīmē to, ka viņš patiešām priecājas uz tevīm Do skatīties. you believe that? Vai tu tam tici? Friend, only if you believe that, Draugs, tikai tad, ja tu tam tici. only then the power of shame will be broken off your life. Tikai tad kauna vara tiks salauzta tavā dzīvē. Because only the Father love of God Tikai Dieva mīlestība is able to drive Tēva out mīlestība. fear. Tikai vienīgi Tēva mīlestība var izdīt laukā bailes no tevīm. Because fear is fear of condemnation and shame and judgment. Fear is always being afraid of condemnation Jā, and tāpēc, ka judgment. patiesībā bailes vienmēr ir tas, ka tā kā bailes no soda un nosodījuma. But there is no condemnation for those who are in Christ Bet tie, kas ir Jesus. Jēzu Kristu, tiem nav nosodījumi, tiem nav tiesas. You know what breaks the fear of man? Jūs zināt, kas salauž cilvēka bailes? Feeling the gaze of God. Tas ir sajust Dieva skatienu. I need to tell you a funny story. Man jums jāizstāsta kāds smieklīgs stāsts. Honestly, people, I am not a very brave person. Ja tā godīgi, tad es neesmu tāds īpaši drosmīgs I cilvēks. will tell you some stories, Pastāstīšu jums kādu stāstu. and you will believe that I'm the most bold person. Un tad jūs atkal padomāsiet, ka es esmu visdrosmīgākais I'm cilvēks. not. Bet nē, es neesmu. I'm very prone to the fear of man. Es īstenībā esmu diezgan pat arī pakļauts cilvēku bailēm no cilvēkiem. But the Lord took me through some experiments. Bet Dievs man izveda cauri kaut kādiem tādiem eksperimentiem. Because if you want to break off the fear of man, Tāpēc, ka tu gribi salauzt bailes no cilvēkiem, how you do that? kā tu to izdari? Well, you have to do something. Nu, tev kaut kas ir jādara, tāpēc. I'll tell you one fun story. Izstāstīšu jums kaut ko amizantu. It's like maybe 10 years ago. Sorry? Maybe like 10 years ago. Pirms es biju pirms 10 gadiem. Some friends of mine Daži mani draugi and me, we were making a covenant. mēs tā kā bijām tad derību noslēguši savā starpā. We said to each Mēs other, pateicām viens otram, whenever we want to do something, kad vien mēs kaut ko gribēsim darīt, and the fear of man says, don't do it, un bailes no cilvēkiem mums teiks, we're still gonna do it. nedariet to, mēs vienalga to darīsim. There was one of my friends. Viens no maniem draugiem, She was standing up on a chair in her classroom tad viņa stāvēja uz krēsla and klasē, starting to preach the un gospel. viņa sāka sludināt evaņģēliju. Seriously. Nopietni. And she said, Viņa teica, and whoever want to give his life to Jesus, come to un the visi front tie, kuri vēlaties atdot savu dzīvi Jēzum, nāciet šurp pie manis. after Nāciet school. priekšā pēc skolas, And some did. un daži arī to izdarīja. So I didn't do that, Nu, es to neizdarīju, but there was one situation. bet bija viena situācija. I was sitting on a train. Es sēdēju vilcienā. See, normally I always pray. Ziniet, parasti es vienkārši vienmēr lūdzos. I pray at least 1 hour a day. Es lūdzos vismaz 1 stundu dienā. And on this day I hadn't prayed. Bet tajā dienā es nebiju lūdzies. Because I was sitting on a train for 2 hours. Nu, es tā kā sēdēju vilcienā 2 stundas. So I planned to pray on a train. Es biju plānojis lūgties vilcienā. It was after the afternoon at 5 o'clock. Bija kaut kāda 5 pēcpusdienā. I always drink tea at 5. Un tajā laikā es parasti 5 dzeru tēju. So I had my little flask with me with the tea. Man bija tad līdz tā blašķīta tēju. And I was ready to drink my tea Un tad es vēlējos izdzert savu tēju and close my eyes un aizvērt acis and pray. un palūgties. I have done that many often Es to times. daudzkārt biju darījis. So I was sitting in a small compartment of Tad the es train. sēdēju šajā te kupējā, tajā vilcienā. 6 people, 6 cilvēki, a soldier, kāds karavīrs, a young beautiful girl, kāds vēl jauns cilvēks elderly lady, un kāda kundzīte. a fat old guy reading Tāds a viens newspaper, vecs kungs ar bēderi, kurš lasīja avīzi. and a student. Un kāds students. 6 of us. 6 cilvēki mēs. So I was starting to pray, Un es sāku lūgties. closing my eyes. Aizvēru acis.
Oh, thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. Suddenly I have this crazy thought. Es iedomājos ar tādu traku domu. The thought goes like that. Un tā doma bija tāda. Strange that at home you kneel down. Cik dīvaini, ka tev vajadzīgs mājās down. You kneel down. Down. Tu kneel down, tu nometies uz ceļiem mājās. Yeah, I had the thought, strange that you at home you kneel Jā, while tas ir praying. dīvaini, ka mājās, kad tu lūdzies, tu nometies ceļos. So I thought, oh, that's a Es distraction. domāju, tas ir kaut kāds, vienkārši, kas man novērš domas. Away with that distraction. Un tad vienkārši dzeram projām tās. Refocusing in prayer. Atkal no jauna fokusējies uz lūkšanu. Yeah, Lord, thank Jā, you, kungs, Lord. es tev pateicos. The thought comes again. Atkal šī doma atnāk. Isn't that strange? Bet tas nav dīvaini, That at home ka you mājās pray tu kneeling. tiešām esi nometies ceļos, kad tu lūdzies. I said, that's Ai, stupid. klausies, tas ir muļķīgi. Nu. Lord, I cannot Nu, kneel klausies, es down here. nevaru šeit tagad nometies ceļos. Nu. I can't kneel down in Nu, a train. es nevaru nomesties vilcienā ceļos. People Nu. will think I'm crazy. Cilvēki padomās, ka esmu traks. So I closed my eyes again. Tas atkal aizver acis. The thought stuck. Un tas vienkārši tā doma ir iestrēgusi. Why do you kneel at home Kāpēc tu mājās meties ceļos? and not kneel here? Bet kāpēc tu nemeties ceļos šeit? By now I couldn't concentrate on praying anymore. Un viss no kopš tā brīža es vienkārši nevarēju koncentrēties lūkšanai. I was so nervous. Es biju tik nervos. I stood up Es piecēlos kājās. and ran out on the floor of the train. Vienkārši izskrēju ārā, izskrēju laukā no I went to the bathroom. Es aizskrēju uz tualeti. I said to myself, I cannot Es kneel teicu, es down vienkārši here. nevaru, taču mesties ceļos šeit. Nu, kas tas ir? Nu? But I asked myself, why can't Bet I? kāpēc tad tu nevari? Because Jo, nu, what should people think? ko tad tie cilvēki par mani padomās? But who cares? Bet kam tas interesē? But still, I was full of fear of man. Bet patiesībā es tur tiešām biju pilns ar bailēm no cilvēkiem. When I was coming back from the bathroom, Kad es atnācu atpakaļ no vannas, es no tualetes. I realized that our compartment was the first one on the train. Es sapratu, ka mūsējā kupē ir pat pirmā tajā vagonā. Like we were like in the forefront of the whole train. Mēs tā kā bijām pašā sākumā, vilciena pašā sākumā. And then a guy was approaching me. Un tad kāds pie manī pienāca kāds vīrietis. He was going to the toilet Viņš gāja uz tualeti. and he had a t-shirt on Viņam bija tāds krekliņš uzvilkts. with a devil on the t-shirt. Ar vēlnu attēlu uz... You know, a nice little devil. Tāds maziņš jauks You know, vēlniņš. a red one. Sārkans tāds, Some horns, you kaut know. kādu tur radziņu viņam. You know, a spear. Kaut kāds tur vēl tāds, zobens rokās tāds, tas tur asais. I looked at the guy. Es uz viņu paskatījos. I said to myself, Es teicu, look at that. ej, paskaties. This guy, Šitais, he's not ashamed viņam vispār nav to nē. wear a t-shirt Nesāt kreklu, of the greatest loser of the universe. visam lielākā zaudētāja kreklu It's nesāt. like playing a soccer match Tas ir gluži kā spēlēt kaut kādu futbola and spēli. he's wearing the tricot of the losing team. Un viņš nesā krekliņu ar zaudētāju komandu. And I'm in the winning team. Bet es esmu uzvarētāja komandā. How can that be? Nu kā tas var būt? And we are on the first compartment of the whole train. Un mēs vispār atrodamies pašā sākumā, pašā And I'm vilciena sākumā. afraid to show that I'm part of the winning team. Un es baidos parādīt to, ka es esmu daļa no uzvarētāja komandas. There's something wrong here. Bet kaut kas nav kārtībā So šeit. at this moment, I Šajā decided brīdī to sapratu. not think anymore. Es izdomāju, nē, es vairs nedomāšu. Sometimes you just have to switch off your thinking. Dažkārt tev vienkārši jāizslēdz savu domāšanu. So I went back to the Es compartment, atnācu pakaļ uz manu kupē, opened the door, atvēru daļā durvis, kneed myself down. nometos vienkārši ceļos. Actually, the compartment was so small Un tas tā kupē bija tik maziņa, that the lady sitting opposite of me, tā kā tā kundze, kas sēdēja man pretī. her knees were like there. Viņas ceļi bija tieši man deguna And it priekšā. was so close. Un tas bija tik tuvu. So I was closing the eyes, Es aizvēru acis starting to pray. un es sāku lūgties. So actually, the first 2 minutes, Pirmās 2 minūtes I was unable to pray. es vispār nevarēju palūgties. I could feel the looks of the Es people. sāku just to, kā uz maniem ir vērsti visi But skatieni. still, I was doing it. Bet You es know? tomēr to darīju. And actually, it was not a problem. Bet tā vispār nebija nekāda problēma. I was praying for a couple of minutes, Vienkārši lūdzos dažas minūtes, maybe 5, varbūt 5. and then I had the idea it's enough Un now. tad es domāju, nu zini kā, laikam jau tomēr So pietiek. I was sitting down again. Atkal piecielos augšā, I was smiling to all the people. atkal uzsmaidīju visiem cilvēkiem. Nobody was looking at me. Un neviens uz mani ieskatījās tā, nezinu. The one lady was looking out of the window. Viens skatījās pa logu The other ārā. one was hiding in his Citi kaut kur newspaper. bija noslēpies aiz avīzes, citi kaut kur prom skatījās. Nobody was looking Neviens at me. vispār manī neskatījās. You know, but I was happy. Bet es biju laimīgs. You know, and then one after the other, they had to exit the train. You know, at Bet different tur stations. dažādās tā kā, vienam bija jākāp ārā vienā no tām pieturām. And after 10 minutes, everybody was out, Un pēc 10 minūtēm viņi tā kā visi bija izkāpuši ārā. and I was alone in this Es compartment. pēkšņi paliku šajā okupējā viens pats.
And supernatural joy filled the room. Un pēkšņi tāds pilnīgi pārdabisks prieks piepildīja šo Because I bubeli. was able to feel this gaze of the Jo Father es pēkšņi biju spējīgs sajust šo tēva skatienu, saying, kurš teica man, why should you be afraid? kāpēc tev ir jābaidās? Who are those people Kas ir šie cilvēki, that you allow them to hinder you? kad tu ļauj viņiem sevi atturēt no Because manis? I'm never gonna see those people again anyway. Bet tā kā tu tāpat viņus nekad vairs dzīvē neredzēsi. Who cares what they were thinking? Kāda starpība par to, ko viņi par tevi domā? And there was so much joy in my Pēkšņi heart tāds prieks piepildīja manu because sirdi. I am a child of God Tāpēc, ka esmu Dieva bērns. and I'm free. Un esmu brīvs. And there is nobody who's able to hinder me. Un neviens nav tāds, kurš var mani atturēt. This is true, my Un friend. tā ir patiesība, mans This draugs. is true for you as well. Tas arī tev ir taisnība. Tad What ir are you patiesība. afraid Nu, of? kā tu baidies? Once I was living in Munich Kādreiz, kad es dzīvoju Miņenē, and there was a new shop opening in my street. tad uz manas ielas atvērās viens jauns veikals. It was a shop for witchcraft. Un tas bija tāds, burvju lietu tāds veikals. So, and they opened a witch opened the Un kā, witchcraft shop. principā, viena ragana atvēra burvju lietu veikaliņu. And suddenly I got a little bit nervous. Pēkšņi es tā kā kļuvu nedaudz nervos. You know, there's so many Christians who are afraid of the devil. Nu, es zinu, kā īstenībā ir diezgan daudz kristiešu, kas baidās no Tell you something ļaunā else. gara. Tas ir kaut kas cits īstenībā. I want to be a Christian the devil is afraid of. Es gribēju būt tāds kristietis, no kura vēlns baidītos. Because we are the winning Tāpēc, team. ka mēs esam uzvarētāji He's komandā. the losing team. Viņš ir zaudētāji komandā. So this witchcraft shop was opening. Tad tika atvērts šis te, This witchcraft shop was tika opening. atvērts šis te burvju lietu veikaliņš. At first I thought, oh, maybe there would be a negative influence on us. Varbūt viņam būs kaut kāda negatīva ietekme uz mums. Who knows? Tas to lai zina. But then Jā. I prayed about it, Bet es par to lūdzos. and I came to my senses. Un tad es tā kā sāku savās jūtās saprast. First of all, I got angry. Pirmkārt, es kļūtu dusmīgs. Because I said, this is my street. Tur jūs sākumā pateikt, kā? Šī tad ir mana This is iela. where we live. Šī ir iela, uz kuras es dzīvoju. The witchcraft is not allowed to open here. Tad nekādas burvju lietu veikaliņi te nedrīkst tikt So atvērti. I cannot force her to leave, Es viņu nevaru it kā piespiest no turienes aizvākties. but I sure can I can make sure that she hears the gospel. Bet es pilnīgi noteikti varu tā kā darīt tā, lai viņi dzird labo vēsti. So I started to Evaņģēliju. have the thoughts. Tad man sāka nākt tādas domas. Oh, but the witch will curse you. O, īstenībā kaut kā tas, viņas tā kā lādējās And all tās. this black magic. Visa tā melnā maģija tur, vai ne? This isn't rubbish. Tas viss ir muļķības. Nonsense. Tās visas ir muļķības. I'm a child of God. Es esmu Dieva bērns. And no weapon against me is able to penetrate God's love. Un pilnīgi neviens pats ierocis nav spējīgs izurties cauri Dieva mīlestībai uz maniem. So I entered the shop, Es ienācu šajā veikalā, smiled to the witch. smaidītai I raganai. wish you a wonderful Un es teicu, morning, tev brīnišķīgu rītu vēlu. dear witch. Brīnišķīgā ragana. Do you know, dear witch, Vai tu zini, mīļā ragana, that Jesus loves ka you? Jēzus tevi mīl? And dear witch, Un mīļā ragana, do you know that he died for you? vai tu zini to, ka viņš arī nomira par tevīm? And that he wants to save Un you? ka viņš grib tevi izglābt? The dear witch responded, yes, she knows, Un dārgā ragana atbildēja, ka jā, es zinu. with a grim face. Ar tādu diezgan tādu bēdīgu And then she seju. asked me to leave. Tad viņi man palūdza, izēj lūdzu ārā. So I said, okay, Es teicu, labi, I'm gonna leave. es iešu prom. But a couple of months later, Bet pēc pāris mēnešiem the shop closed. tas veikals tika aizvērts. And she had heard the gospel. Un viņa bija dzirdējusi evaņģēliju. See, who is a witch? Redziet, kas ir ragana? To tell me that I'm not allowed to tell her the gospel. Lai pateiktu, ka es nedrīkstu viņai sludināt evaņģēliju. Friends, I do not do this all the time, Mīļie draugi, tas nav tā, ka es to daru visu laiku. but I do it sometimes. Bet dažkārt es tomēr to There daru. is no problem Un nav nekādas problēmas. approaching anybody on the street, Pienākt jebkuram cilvēkam uz telling that ielas Jesus loves them. un pateikt viņam, ka Jēzus Can viņu I mīl. pray for you? Vai es drīkst par tevi aizlūgt? We are sometimes so shy. Mēs dažkārt esam tik kautrīgi. Like the other day, Tā kā, piemēram, kādu citu dienu. my neighbor, Mans kaimiņš, he's not a Christian. Yeah, he's not a Christian. viņš nav kristietis. So, but it was before Easter. Bet tas bija tā kā pirms lieliem laika. I always talk to him if he's standing out there smoking. Es vienmēr tā kā novēroju, ka viņš stāv ārā un smēķē. He's a good guy. He's a nice guy. Viņš ir jauks, foršs puisis. Yeah, and one morning I said, hey, Goran, Un how are kādu you doing? dienu es viņam saku, ej, Goran, čau, kā tev iet? He said, oh, not good. Ai, klausies, zinu, ne pārāk labi, zinu, back kaut kā pains. sāp man mugurā. Yeah, many days now. Baigi daudz jau dienas I sāp. can't sleep. Kaut kā nevar gulēt, bet So Ah. hurtful. ir tik sāpīgi. At this point, Un šajā brīdī
You can either behave like a normal human being, Tu vari izvēlēties tā kā pilnīgi normāls cilvēks reaģēt, or you behave like a child of God. vai tu arī vari izvēlēties tā kā Dieva bērns izdarīt. So I decided to behave like a child of Un God. es izvēlējos darīt tā kā Dieva bērns. It's easy. Tas ir vienkārši. You can do that at home. Tu vari darīt to arī mājās. It's like you behave as if Tu tas samēji to, ka tu uzvedies tā, it kā, God really is powerful kad it kā Dievs tiešām ir varens. and He's really your daddy. Un viņš tiešām ir tavs tētis. Like the other day I was sitting in a plane Kā pieņemsim kādu dienu, kad es biju lidmašīnā, and there was this Muslim lady un tur bija viena musulmaņu sieviete, with a big with a tādu big kā knee. ar lielu sapampušu celi. So I told her that Jesus heals people. Es teicu viņai, ka Jēzus dziedina And cilvēkus. she said, oh really? O, tiešām, viņa teica, So jā. I asked her if Es I jautāju, can pray for her. vai es varētu par tevi lūgt. So I asked my neighbor, can I pray Es for you? jautāju tā kā savam kaimiņam, vai es varu par tevi lūgt. I explained to him, Es viņam izskaidroju. you know, I believe in Jesus. Zini, kā es ticu Jēzum. Jesus heals people. Jēzus dziedina cilvēkus. I could pray for you. Es varētu par tevi palūgt. So he was still smoking. Un viņš tā stāvēja joprojām smēķēdams. I was stepping over the little Es green, tur pārkāpu green sleeve pāri. between our houses. Mums tur bija kaut kādi augi, kuriem es pārkāpu pāri. You know, I placed my hand on his back. Es uzliku uz viņu muguras roku. He was still smoking. Un viņš joprojām stāvēja tur I said, you smēķēdams. know, in Jesus' name, Es saku tev Jēzus God, vārdā. please heal my brother. Dievs mīļais, es tev lūdzu dziedini manu brāli. So a couple of days later, I met him again. Pēc dažām dienām es viņu atkal satiku. I said, hey, Es teicu, Goran, ej, čau, my garām. neighbor, Mans mīļo kaimiņš. how was Easter? Nu, kā bija tavs lieldienas, kā He said, oh, pagāja? Easter was good. Un čau, vispār bija foršs lieldienas. Yeah, what's going on with your Un back? kā tev ar muguru? Un He said, yeah, you won't O, believe. jā, klausies, tu neticēsi. No pains anymore. Vispār nekāda sāpju I vairāk could nav. sleep every night. Es varēju kosā gulēt visu I nakti. said, yeah, I expected that. Jā, es īstenībā to arī gaidīju. See, it's normal. Un tas ir normāli, redziet. It's something you can do at Tas home. ir kaut kas tāds, ko jūs varat darīt mājās. But it starts Bet tas sākās with not believing the lies of the fear of man. neticēt cilvēku, bailē no cilvēkiem. Fear is a liar. Jo bailes tie ir meli. Fear is a liar. Bailes tie ir meli. I tell you, I show you how fear works. Es jums pastāstīšu vēl, kā darbojas bailes. Fear works like that. Viņas darbojas šādi. As a child of God, Nu, kā Dieva bērns, you're free. jūs esat brīvs. This means Tas nozīmē, you can move in this whole range. tu vari pilnīgi droši tā kā šajā visā zonā pārvietoties un darīt, ko tu vēlēsies. You can be yourself. Tu vari būt pilnīgi tu pats. You can be the person God created Tu you. vari būt tas cilvēks, ko Dievs radīja. But then fear comes. Bet tad nāk bailes. And fear comes and says, Un nāk bailes, un viņas saka, you can't do that. nē, zini, tu īsti tā nevari darīt. Nē. You can do everything but that. Tu You vari darīt visu, bet šito tomēr tā kā nē. can't. And if you say yes to fear, Un ja tu pasaki bailēm jā, the fear grows. tas nozīmē, ka bailes sāk pieaugt. Next time fear says, Nākošajā you also reizē, can't do that. nākošajā reizē bailes saka, tu zini, īstenībā tu arī šito nevari. can't do Nē, that. tu nevari to darīt. can't do Nē, nevari. And fear steals away your freedom. Un bailes, principā, nozog, viņi sāk zakt tavu brīvību. So fear starts with a simple feeling. Bailes sākas ar vienu pavisam parastu sajūtu. Like a relative of mine, Tas ir gluži kā mans radinieks, she was afraid of radiniece. people breaking in her house. Viņa baidījās, ka viņas mājā varētu kāds ielausties. So she bought a certain type of door, which is Tad very viņi tur tā robust. kā nopirka un ierīkoja tādas speciālas durvis, tur tādas ļoti aizsargātas, spēcīgas. But it didn't stop with that. Bet tas nekādā veidā tur nepalīdz. Even with the super strong door, Pat arī ar super stiprām she durvīm. wasn't feeling safe. Viņa nejūtās drošāk, Fear came back. jo bailes tā kā vienalga Said you atnāca. need a lot of insurances. Un viņas tā kā viņai turpināja stāstīt, tev ir vajadzīgas ļoti daudz So she apdrošināšanas. had different Tad insurances viņai about bija everything. dažādas polises, tur apdrošināšanas par visu kaut ko. But it didn't stop there. Bet vienalga, arī tur bailes neapstājās. So fear came back. Bailes nāca atpakaļ. So she bought herself a very, very expensive security alarm Tad viņa system. nopirka ļoti dārgu tur, drošības apsardzes sistēmu signalizācijas mājās. She wasn't even very rich. Viņa pat nebija īpaši bagāta. But she was reading all the newspaper. Oh, there was an inbreaking in the Bet viņa house. lasīja, teiksim, avīzēs, un tur bija, tur kāds ir ielauzies vienā dzīvoklī, tur vēl. She was living in a rather quiet environment in Vienna in Viņa Austria. dzīvoja, principā, Vīnē tādā ļoti, principā, mierīgā rajonā. Here. Bet viņa, kas es domāju, pats, jūs taču nevarat iedomāties, tur ir tik nenormāli daudz gangsteru visriņķī. So fear grew and grew. Tad viņas bailes auga un auga, viņas tikai pieauga. end- Un beigās
this relative of mine, šī man radiniece, didn't even leave the house anymore. viņa vairs vispār no mājas negāja ārā. Because she was so afraid that the gangster could rob the house. Viņa tā bija pārvījusies no tādas iespējas, ka tas gangsters varētu viņas mājās ielausties. This is what fear does. Tas ir tas, ko izdara bailes. If you don't confront it, Ja tu nekonfrontējies ar bailēm, it grows. viņas aug. And how you confront it? Un kā tu vari konfrontēties ar It's not bailēm? enough to pray. Nepietiek tikai lūgties, You have to act. tev ir arī jārīkojās. I give you another example. Es vēl kādu piemēru izstāstīšu. You get a new job, Nu, pieņemsim, jums ir jauns darbs. and normally you wear a cross. Nu, pieņemsim, parasti tu nesā krustu, no krustiņa. But you think, yeah, maybe they will ask you. Jā, bet tā kā tajā jaunajā darbā, tagad sāc domāt, ja nu viņi man tur sāks kaut ko So you jautāt. decide maybe in the job I don't wear the cross. Zin kā, tāpēc labākā darbā, laikam es nenēsāšu krustiņu. Then you eat together with your colleagues. Tad, kad You eat together with your colleagues. kad tu dodies ēst kopā ar saviem kolēģiem, And normally at home you pray. before- parasti savās mājās pirms ēšanas reizēm tu But with the lūdzies. Bet ar colleagues, kolēģiem, so you decide not to. tu tā kā pieņem lēmumu nedarīt So to. you have given room Tu esi kā fear. iedevis kaut kādu telpu, kaut kādu zonu, bailēm. But it doesn't stay there. Bet viņš tur nepaliek. So next time they ask you, Nākamo reizi viņš to prasa. what are you doing tonight? Nu, un ko tu dari šovakar? And you are going to a prayer group. Tu dodies uz lūkšanu grupu, So fear comes in. un tad ienāk bailes. They say, oh, they will think you are crazy. Un viņš saka, nē, viņi padomā, ka So tas ir pilnīgi you don't traks. say I go to the prayer group. Tu vairs nesaki, ka dodies uz You lūkšanu say, grupu. oh, I go to Riga. Nē, es vienkārši dodos uz Rīgu, uz Vecpilsētu. And they ask you what you're doing there. Nu, viņi prasa, ko tu tur You say, darīsi? oh, meeting Es tur people. satikšos ar cilvēkiem. Tā. So the next time they ask you Nākošais, kad viņi tev jautā, about your opinion on something, pieņemsim kaut kādu viedokli tavējo par what kaut do ko. you think Ko tu, on teiksim, domā par, homosexuality, par homoseksuāļiem? whatever topic? Nu, vienalga kādu tēmu. And now you're already so afraid Un tagad jau tu esi tādā pakāpē that you nobijies, don't even tell your opinion. ka tu vispār jau pat arī savu viedokli vairs neizstāsti. Fear is stealing you more and more space. Tad bailes aizvien vairāk un vairāk teritorijas sagrāb tavā When dzīvē. I once got a first secular job, Un tad, kad es pirmo reizi biju tā kā saņēmis vienu darbu I pasaulē, could feel this pressure. es ļoti labi sajūtu to It was the spiedienu. first lunchtime. Jau pašā pirmajā pusdienu pauzē. And I was actually working in something like a construction site. Un tas bija tādā kā būvniecības objektā tāds darbs You man know, bija. all those engineers, Tie inženieri the staigāja tur, workmans, darbi, tough guys. tāds būvēti, tādi you džeki. know, as soon as lunch arrived, Un tikko kā atnāk, They were starting- pusdienas atveda, they were starting to eat viņi sāk ēst. like that. Nu tā, šitā, viņi ēda tā. Vienkārši. And I was the new guy, you Es biju know, viens tāds jauns džeks, slim little guy. tāds pilnīgs tieviņš And puisēns. I could feel the pressure. Un es sajūtu to spiedienu. For me, it's natural. Priekš manis tas būtu dabiski. Before I eat, Pirms nekā es ēdu, I pray. es lūdzos. And I don't just pray in my heart. Un es nelūdzos tikai I savā make the sign of the sirdī. cross. Es pārmetu That's krustu. how I pray at the Tā ir time. mana lūkšana. I do it every day. Es to daru katru dienu. So I heard this voice. Un es dzirdēju šo balsi. Oh, you can also pray in your heart. Ai, zini, ko tu arī savā sirdī vari palūkties. Yeah, of course. Jā, protams. But I might as well show it. Bet es arī varu to parādīt. And I absolutely knew Un es pēkšņi zināju, when at this first lunch, ka šajā pirmajā pusdienu pauzē, I refused to make the sign of the cross. ja es atteikšos pārmest krustu, I will not be faithful in all these other areas as es well. arī nebūšu visās pārējās jomās uzticams vairs. So I decided to do the other way. Tad es izvēlējos darīt savādāk. So I made the sign of the cross. Es vienkārši pārmetu krustu. And they knew from the beginning, Un tad no paša sākuma, okay, he's a crazy Christian. ok, viņi padomā, ka viņš ir traks But kristietis. it's not a problem. Bet tā nav nekāda problēma. If they know that you're a crazy Jā, Christian, viņi zina, ka tu esi traks kristietis. next time, if they ask you where you're going, Nākamreiz, kad viņi tev jautās, uz kurien tu dosies, you can say, tu vari pateikt. you already know I'm a crazy Tu jau Christian. patiesībā zini, ka es esmu viens traks And I'm kristietis. gonna have a great time with my crazy Christian Un es friends. vienkārši došos kopā ar saviem trakiem kristiešiem pavadīt laiku. Because you are free. Jo tāpēc, ka tu esi pilnīgi brīvs. And you know how you get out of the fear of Un zini, man? kā tu vari atbrīvoties no bailēm no cilvēkiem? It's with a simple formula, Ar tādu ļoti vienkāršu formulu, which is called x plus 1. kas nozīmē x plus 1. X means X nozīmē? this. Tas ir šī teritorija. Nu, X X. is where the fear of man says you cannot go beyond that point. Tas ir tas punkts, kurā bailes no cilvēkiem pasaka, tu tālāk iet nevari.
Going against the fear of man means Iet pretēji bailēm no cilvēkiem nozīmē, I am taking back territory. es paņemu atpakaļ teritoriju. Not just praying, Tas ir ne tikai par lūkšanu. taking back territory. Tas nozīmē vienkārši paņemt atpakaļ teritoriju. It's very important. You don't have to be a spiritual superstar in a moment. Tas ir ļoti vienkārši. Tev nemaz nav jābūt kaut kādai tur garīgai superzvaigznei. But do something crazy. Bet lūdzu, dari kaut ko traku. Do something you're afraid of. Izdari kaut ko tādu, no kā tu baidies. And I have a guarantee for you. Un man ir pilnīgi garantīja priekš tevis. After that, Ka pēc tam you will feel much freer, tu sajutīsies daudz brīvāks. less ashamed. Mazāk nokaunējies. I tell you, every time Es jums varu pateikt, ka katru on the reizi, street I talk to somebody about Jesus, tādos brīžos es vienkārši runāju. Es izvēlos runāt par Jēzu. it's never easy to me. Tas it kā nav viegli priekš I do manis. not do it every day. Es to nedaru katru dienu. I do it from time to time. Es to daru tikai šad un tad. But first thing is, Bet pirmās lietas. almost everybody reacts positively. Īsnībā ir tā, ka gandrīz ik viens Ir- reaģēja pozitīvi. If you're at the gas station, Ja tu pieņemsim benzīna tankā, if you pay the fuel, ja tu maksā par degvielu, why don't you tell the guy, kāpēc nepateikt tam cilvēkam? do you know that Vai Jesus tu loves zini you? to, ka ja es tev mīlu, You give him a large tip. un tu viņam iedod tādu smuku dzeram naudiņu? Why not? Kāpēc nē? I hardly on very rare occasions, people would react negatively. Un īstenībā es varu pateikt, ka ļoti retos gadījumos cilvēki reaģē negatīvi. Do something you are afraid of. Izdari kaut ko tādu, no kā tu baidies. Fear doesn't go away by prayer only. Bailes neiet projām tikai un vienīgi pēc lūkšanas. You let fear in through your decisions. Tu vienkārši pieļauj bailēm ienākt tavā dzīvē, balstoties uz saviem lēmumiem. And you have to get rid of the fear by your Un, decisions. teiksim, tieši tādu pašu lēmumu rezultātā tev ir jāatbrīvojas no It will bailēm. not happen by alone. Tas nenotiks tā pats no sevis. You take a step against it. Tev vajadzēs veikt kaut kādus soļus tajā virzienā. You know, the devil is funny. Zini, kā īstenībā vēlns ir diezgan tāds smieklīgs. He will seduce you to think the thought, what will other people think? Viņš vienalga tev piespēlēs domu, ko gan citi cilvēki par tevi domās. What will other people think? Ko tad visi cilvēki par mani domās? I will tell you what all the people will Es jums think. pateikšu, ko tad citi cilvēki par tevi domās. Nothing. Neko. Because all the people, they think something. Tāpēc, ka visi cilvēki viņi tiešām kaut ko domā. Every one of those people, Jebkurā gadījumā visi tie cilvēki Think. kaut ko. what do people think? Viņi visi tāpatās domā, ko citi cilvēki par mani domā. Everybody only thinks about himself. Ikvienam cilvēkam patiesībā rūp tas, ko par viņu tieši domā. If you are doing something crazy Ja tu dari kaut ko traku, and you ask yourself what will people think, un tagad pie sevis domā, ko gan citi cilvēki par mani padomās, they don't even think viņi about par to you. vispār nedomā, viņi par tevi nedomā. They don't care. Viņiem pat nerūp. They think about what Viņi you domā, think ko about citi par them. viņiem domā. Yeah, and then you think, Tad jūs domājat, yeah, if everybody knows I'm a Christian, un tagad tu padomā, ok, ja viss tagad zinās, ka esmu kristietis. people would say I'm crazy. Cilvēki padomās, esmu traks. I have sad news to you. Man ir skumjas ziņas priekš tevīm. Some people already now think that. Jā, daži cilvēki jau tagad tā domā. You know, if you are bold or not, Vai tu esi, tā kā, tu esi drosmīgs vai nē? there will be always people who think you're crazy. Vienmēr būs cilvēki, kas domās, ka tu esi traks. Get over it. Vienkārši tiek tam pāri, Others will love you. jo citi tevi mīlēs. You know, if you are bold for Jesus, Ja tu esi drosmīgs priekš Dieva, priekš Jēzus, there will be people who are impressed by that. vienmēr būs cilvēki, īstenībā, kas būs arī ietekmēti, iespaidoti, kas būs sajūsmā par to. Coming back to the main thing, Un tagad atgriežamies pie paša galvenā. what is the source? Tad kas ir avots? This is the source. Šis ir avots. This is the source. Living under the eyes of God. Tad palikt dzīvot Dieva skatienā. You are called to break free of this lifestyle living under the eyes of people. Tu esi aicināts iziet un salauzt šo te dzīves stilu, kas saucās bailes no cilvēkiem. You are called to live under the eyes of God. Tu esi aicināts palikt un dzīvot tikai Dieva skatienā. I started the talk this morning Es sāku šī rīta tā kā sesiju with Jesus' Sermon on the Mount. ar Jēzus kalnu sprediķa. Jesus speaks about prayer Un Jēzus tur runā par lūkšanu. and he brings in this topic. Un viņš ir ienesis tieši šo tēmu. Why? Kāpēc? Because only in prayer Jo tāpēc, ka tikai tieši lūkšanā you learn to break out of the fear of man. tu iemācies izlausties laukā no bailēm no cilvēkiem. You need those steps, those practical Tev steps. ir nepieciešami šie te praktiskie soļi, But more important is bet daudz svarīgāk vēl ir tas, you need to live tev ir jādzīvo
under the gaze of God. Zem Dieva skatiena. We're gonna pray in 10 minutes. Mēs lūksimies pēc kāda brīsniņa. And you can decide for a lifestyle like that. Un jūs varat pieņemt lēmumu. But let me first explain to you. Ļaujiet man sākumā jums izskaidrot. It's fascinating. Tas ir īstenībā fascinējoši. When did Jesus experience this loving gaze of God? Kad Jēzus piedzīvoja šo Tēva mīlestības skatienu? It was before his ministry. Tas bija pirms nekā viņš sāka savu kalpošanu. Speaking about the lifestyle of the fear of man, runājot par dzīves stilu, kurā cilvēki baidās no citu cilvēku. I told you that this lifestyle es atgriežos pie tā, ka šis dzīves stils is a lifestyle that Paul says, tas ir tāds, par kuru Pāvils stāsta, if I'm trying to please people, ka ja es cenšos izpatikt cilvēkiem, I'm not a servant of Christ. Es vispār neesmu Kristus kalps. Why? Kāpēc? Because he's obeying other servants. Jo viņš paklaus citiem. But a servant also works in the authority of his master. Bet kalps patiesībā viņš darbojas sava kunga autoritātē. So this is a lifestyle without supernatural authority. Tad šis ir dzīves stils bez pārdabiskas autoritātes. It's interesting what the gospel says. Tad atgriežoties pie tā, ko runā. The gospel said that Jesus heard the voice of the Father, you are my beloved son. Viņš dzirdēja Tēva balsi, kurā Tēvs teica, ka tu esi mans mīļotais dēls. He was tempted by the devil. Viņu kārdināja velns. About this topic. Arī tieši par šo tēmu. Are you really the son of God? Vai tu tiešām esi Dieva dēls? And right after that, un tieši pēc tam, Jesus went to Galilee. Tas ir Jēzus devās uz Galileju. Healing the sick. Dziedināt slimos. Casting out demons. Izzīt ļaunos garus. I tell you something. Es jums ko pateikšu. Living under the eyes of God. Dzīvot zem Dieva skatiena. Is the supernatural lifestyle. Ir viens pārdabisks dzīvesveids. You want to live in the anointing? Jūs gribat dzīvot svaidījumā. Live under the presence of God. Dzīvot Dieva klātbūtnē. If you preach, hearts get touched. Tad, kad jūs sludināsiet, sirdis tiks aizkustinātas. If you pray for people, people get healed. Ja jūs lūksiet par cilvēkiem, cilvēki sāks tapt dziedināti. If you sing worship, ja jūs dziedāsiet slavas dziesmas, hearts melt. Sirdis sāks kust. You want that? Jūs gribat to? The secret is learn to live under the gaze of God. Tam visam noslēpums ir tāds, ka palikt dzīvot Dieva skatienā. But Jesus learned that before ministry. Bet Jēzus iemācījās to jau pirms savas kalpošanas. Before he went public. Pirms nekā viņš devās publiskajā kalpošanā. Listen closely. Uzmanīgi klausieties. Every great thing in the kingdom of God starts with prayer. Ikviena liela lieta Dieva valstībā sākās ar lūgšanu. Say it again. Vēlreiz pasaku. Every great thing in the kingdom of God. Liela lieta debesu valstībā is birthed in prayer. Viņa izlaužās no lūgšanas. Because tāpēc, ka this living under the gaze of God kāpēc, ka dzīvojot zem Dieva skatiena needs time. Tas prasa laiku. You don't get there in a rush. Jūs tur nevarat nonākt tādā steigā. Therefore Jesus says, tāpēc Jēzus saka, you need to go in a room. Tev ir jādodas uz istabu. You lock the door. Aizverot durvis. And your Father who sees in the hidden place. Un tavs tēvs, kurš tevi redz šajā apslēptībā, will reward you. Tevi atalgos. This is nothing you can learn by a teaching. Tas nav kaut kas tāds, ko tu vari no mācīšanās iemācīties no mācībām. Tu to vari iemācīties tikai to darot. By spending time. Pavadot laiku. Your life is too short. Tava dzīve ir pārāk īsa. To waste it under the eyes of people. Lai izniekotu to cilvēku skatienos. Make time for that. Atrodiet tam laiku. Make time for that daily. Atrodiet laiku tam lūgšanā katru dienu. The first thing that will happen. Pirmā lieta, kas notiks. And you make time for the gaze of God. Kad jūs atrodat laiku Tēva skatienam, you will experience that God leads you. Jūs pamanīsiet to, ka Dievs jūs vada. Jesus says, I only do what I see my Father do. Jo Jēzus saka, ka es daru tikai to, ko dara mans Tēvs. You will start to be led by God.
Jūs sāksiet izjust to, kad jūs tiekat vadīti, ko Dievs jūs sāk vadīt. And not by urgencies. Un ka jūs nevada kaut kādas steidzamības radītas situācijas. Do you know what urgencies are? Jūs ziniet, kas ir tāda steiga nepieciešamības? Urgencies are things that need to be done now. Tas ir kaut kas tāds, kam jābūt tūlīt padarītam, tā kā gatavam. Bet problēma ir tajā, not every urgent thing is an important thing. Ka nebūtu ne katra steidzama lieta ir svarīga lieta. If you try to please people, ja jūs cenšaties izpatikt cilvēkiem, if you are living under the eyes of God, ja jūs dzīvojat zem Dieva skatiena, you will always react on urgencies. Tad, ja jūs tomēr paliksiet zem cilvēku skatieniem, jūs vienmēr mēģināsiet reaģēt uz steidzamām situācijām. He's not happy with me. Nē, viņš kaut kā ar mani nav laimīgs. I need to fix that problem. Man kaut kas ir jāsakārto tajā. She's not happy with me. Viņai arī nepatīk kaut kas ir jāsakārto. Running around. Un tā es skrienu riņķi, jo mēģinu visiem izpatikt. And you will miss un pašu galveno. The small still voice of God. Un to kluso Dieva balsi sirdī cilvēks vienkārši palaiž garām tādā veidā. If you are living under the gaze of God, tad, ja tu dzīvo zem Dieva skatiena, you will be led by God. Tevi vadīs Dievs. Not by urgencies. Nevis steidzamās situācijas. But this means you will have to say no to a lot of things. Bet tas nozīmē arī to, ka jums būs jāpasaka arī daudzkārt nē kaut kādām lietām. There are a lot of good things. Ir ļoti daudz labas lietas. That you are not assigned to do. Kuras patiesībā jums nemaz nav jādara. Do you know that? Vai jūs to zinājāt? There were many things that were good Jesus didn't do. Bija patiesībā diezgan daudz lietas, kuras Jēzus nemaz nedarīja. And that's okay. Un tas arī ir okay. You are not called to stress. Tu neesi aicināts būt stresā. You are called to a lifestyle of supernatural efficiency. Tu esi aicināts būt tādā dzīves stilā, kurā ir pilnīgi pārdabiska efektivitāte. Ephesians 2 verse 10. Vēstulē Efeziešiem 2:10 pants. We are God's creature. Mēs esam Dieva radības. Created by God. Kas ir radīts, ko Dievs radījis. To do in Jesus Christ. Lai Jēzu Kristu viņu darītu. The good works. Labos darbus. That He has already prepared for us. Tātad jau ko tādu, ko Dievs jau no sākotnes mums ir paredzējis. So that we might walk in them. Tad lai mēs varam ieiet tajā. So the thing is that. Tāda lieta ir tāda. There are good works prepared for you to do. Tad ir labi darbi, kas priekš jums ir sagatavoti. This means. Tas nozīmē. There are good things. Ir labas lietas. Who are prepared to do for others. Kuras ir paredzētas arī, ka citi viņas dara. Hallelujah. Halleluja! There are a lot of things. Ir ļoti daudz lietas. That you could do. Kuras tu varētu darīt. But you don't have to. Bet tu sev nav jādara. Hallelujah. Halleluja! The lifestyle under the gaze of God. Tad dzīves stils tajā, ka tu paliec Dieva skatienā. Is not a stressed lifestyle. Tas nav stresains dzīves stils. It's a lifestyle not guided by urgencies. Tas ir tāds dzīves stils, kuru nevada citu cilvēku prasības un steidzamība. But by God's leading. Bet tikai Dieva vadība. It's a lifestyle. Tas ir dzīves stils. Of new energy. Kurā ir jauna enerģija. Of boldness. Kurā ir drosme. And of creativity. Un arī radošais gars. I asked Bernadette to accompany me on the piano. Tātad, jā, mēs jau aicinām. While we look at the last Bible verse. Slavētājs. 2 Corinthians. Varam atvērt otro vēstuli Korintiešiem. Chapter 4. 4. nodaļa. Verse 16 through 18. Tad 16. līdz 18. pantam. 2 Corinthians. Tad 2. Korintiešiem 4. nodaļa 16. 18. pants. Chapter 4. Verse 16 through 18. 4. 16. 18. Please read it. Yes. Sure. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums nesakāmi lielu mūžīgo godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. So, Paul says, Tad
Pāvils saka, our outward man is decaying. tad viņš saka, ka mūsu ārējais cilvēks sadilst. Have you realized that this is true? Vai jūs esat kādreiz par to domājuši, ka tā ir taisnība? There are parts of you that just get older. Ir jūsu ķermeņa daļas, kas vienkārši arī patiešām kļūst vecākas. Or whiter. Vai arī kaut kas kļūst tāds baltāks. Or slower. Vai kaut kas kļūst jūsos lēnāks. You know, in our world there are many things that drain your energy. Un ir tādas ļoti daudz lietas, kuras paņem no mums enerģiju. So Paul says, Pāvils saka, you need to know how to restore your energy. Jums ir jāzina tas, kā atjaunot šo enerģiju. Under the eyes of people, paliekot zem cilvēku atzīves skatieniem, there is stress. Ir vienmēr stress. There is work. Ir viss kaut kas kā darbi. Under the eyes of God, zem Dieva skatiena, there is new creativity. Ir pilnīgi jauns radošais gars. New ideas. Jaunas idejas. A new guidance. Un jauna vadība. Under the eyes of God, un zem Dieva skatiena, there is boldness. Ir arī drosme. You can be free. Tu vari būt brīvs. And under the gaze of God, un zem Dieva skatiena, there is fresh energy. Ir pilnīgi svaiga enerģija. Friends, this is what I found all the time. Tas ir tas, ko es vienmēr atrodu no jauna. If I expect other people to be my source of energy, ja es sagaidu, ka citi cilvēki kļūst par manu enerģijas avotu, I'm lost. Es esmu pilnīgi pazudis. Other people cannot be your source of energy. Citi cilvēki nevar būt mana enerģijas avoti. Learn to get your tank filled by His presence. Iemācieties uzpildīt savu tvērtni ar Dieva klātbūtni. If you expect the praise of people to be your motivation, ja tu sagaidi, ka citi cilvēki uzslavas būs tava motivācija, you're a poor guy. Tu esi nabaga cilvēks. Because the praise of man is here today and gone tomorrow. Tāpēc, ka cilvēku slava šodien ir šeit, bet rītā jau viņas vairs nav. Today everybody will praise you. Šodien varbūt viss tev slavēs. Tomorrow you will be forgotten. Rītā varbūt tu jau būsi aizmirsts. That's how human beings are. Tas ir tas, kādi ir cilvēki. Human love is weak love. Cilvēku mīlestība ir vāja mīlestība. Divine love is all-sufficient, strong love. Dievišķā mīlestība savukārt ir pilnīgi pietiekama mīlestība. Learning to live under the gaze of God. Iemācoties dzīvot zem Dieva skatiena. Sets you free from the fear of man. Dara tevi brīvu no bailēm no cilvēkiem. We say no to comparing to others. Mēs pasakam nē salīdzināšanās ar citiem. We choose boldness. Mēs izvēlamies drosmi. We say no to shame. Mēs sakam nē kaunam. And say yes to I'm a beloved child of God. Un sakam jā tam, ka es esmu mīļotais Dieva bērns. No matter how well I do. Un nav svarīgi tas, cik labi man viss veicās. You love me and this is enough. Tu mani mīli un ar to ir pilnīgi pietiekami. This is the kingdom of God lifestyle. Tas ir Dieva valstības dzīves stils. That's the lifestyle called the fear of God. Tas saucās dievbijības dzīves stils. Not afraid of God. Nevis tā kā bīties Dievu, baidīties no viņa. But fear of God means dievbijība nozīmē God's opinion Dieva uzskats par manīm is more important than human's opinion. Nekā cilvēku viedokļi par manīm. God's opinion Dieva viedoklis is more important than what people say. Nekā cilvēku viedokļi. Tas, ko sometimes we get so nervous. Dažkārt mēs kļūstam tik nervozi. Have you heard what this person has said? Tu esi dzirdējis, ko tas cilvēks teica? Have you heard what this person has said? Tu dzirdēji, ko viņš teica? Really? Tiešām. She has said that. Viņa tā teica? Who cares what she said? Kāda starpība? Kam rūp tas, ko viņa teica? You know, when you die, kad tu nomirsi, and you stand before the throne of God, tu stāvi Dieva troņa priekšā, God will not ask your neighbor. Dievs neprasīs tavam kaimiņam. What he thinks about ko you. Viņš domā par tevi? There is only one opinion that counts. Ir tikai viens uzskats, kam ir svars un nozīme. Or imagine a bride. Vai pieņemsim iedomāsimies līgavu? On the day of her wedding. Savā kāzu dienā. If a guest says, ja pieņemsim kāds no viesiem saka, I don't like the way you look. Man kaut kā nepatīk tas, kā tu izskaties. Who cares? Kam tas rūp? For the bride, līgavai, only one opinion is important. Tikai viens svarīgs viedoklis. If the bridegroom says vai she's viņas beautiful, līgavaini saka, ka viņa ir skaista. A bride wants to please her bridegroom. Līgavai ir viņa vēlās patikt savam līgavainim. She has eyes only for him. Viņai acis ir pavērstas tikai uz viņu.
I tell you something. Es jums kaut ko pateikšu. You are part of the bride of Christ. Tu esi Kristus līgavas daļa. And Jesus calls her bride beautiful. Un Jēzus sauc savu līgavu par skaistu. Jesus calls you Viņš beautiful. sauc tevi par skaistu. Because if you want to be, Tad, ja tu izvēlies būt, and if you accept what Jesus did for you, un ja tu pieņem to, ko Jēzus par tevi domā, then you can live here. tad tu vari dzīvot šeit. You can choose Tu to vari live here. izvēlēties dzīvot šeit. You can refuse Tu vari to live under the eyes of men. atteikties dzīvot zem cilvēku skatieniem. I invite you to stand up now Tagad and es jūs pray. uzaicināšu piecelties I uz want to finish lūkšanu. in prayer. Un tagad mēs noslēgsim ar lūkšanu. Let's make that real. Tagad padarīsim to visu reālu. Let's accept that. Pieņemsim to. It's like 3 steps. Tad tur būs 3 The soļi. first one is, Jesus, I accept that you love me. Tad pirmkārt, Jēzu, es pieņemu, ka tu mani mīli. The second one is, Otrais ir, I say no to comparing with others. es pasaku nē salīdzināšanai ar citiem. The third one is, I say no to the fear of man. Un trešais, es pasaku nē bailēm no cilvēkiem. Okay, are you with me? Vai jūs man sakojat? It's funny preaching about the Sermon on the Mount, Ir diezgan amizanti runāt par Jēzus kalnas prediķi. and that's really looking like the Sermon on the Mount. Tiešām tas viss arī izskatās tā kā pēc But kalnas vice versa, prediķa. people are sitting on the Jo mountain. visi cilvēki sēž kaut kur kalnā. It's really Tā funny. izskatās. I sometimes imagine Dažkārt iedomājos, living under the gaze of God dzīvojot zem Dieva skatiena. is like stepping out of the gaze of people. Tad tas ir kā izkāpjot laukā no cilvēku skatieniem. It's like, imagine a stage. Tas iedomāsimies skatuvi. On the stage is this big ray of light. Tad virs skatuves ir šis lielais gaismas stars. Stepping out of the darkness, Izkāpjot laukā no tumsas, what people think, what ko people cilvēki see, domā, ko viņi redz. Ko and viņi uzskata. putting yourself under the strong light beam of God's love. Nonākot faktiski tā kā tajā Dieva mīlestības prožektora gaismā. If you will, I invite you to close your eyes. Ja jūs vēlaties, jūs varat aizvērt acis. And just, maybe you can feel those gazes. Un tagad mēģināsim iztēloties šos It's like skatienus. you feel it the way people look at you. Jūs tagad sajūtat to, kā cilvēkus jums All skatās. those expectations you can never fulfill. Visas šīs gaidas, kuras jūs nekad nevarat arī nemaz piepildīt. Or maybe you really feel the gaze of your parents still. Varbūt, ka pat jūs joprojām sajūtat savu vecāku skatienus. Or the gaze of an inner accuser. Vai kāda iekšējā apsūdzētāja skatienu. There is an accuser in your head, Ir tāds viens arī apsūdzētais jūsu galvā, counting all your kas faults. skaita visas jūsu vainas. Bad again. Ai, cik slikti. Okay. And what we do now is, Un tagad tas, ko mēs we darīsim, step out of these gazes mēs izkāpsim laukā no šīm skatieniem. and we step into that gaze of God. Un mēs tā kā ieiesim Dieva skatienā. You can imagine that like placing yourself under a strong light source. Mēs iztēlosimies, ka mēs nonākam tāda spēcīga gaismas stara. Or like a day on the beach, Nu, gluži kā tādā saulainā dienā, placing yourself under the sun. pludmalē, ka mēs esam spožas gaismas ieskauti. And this gaze says one thing. Un šis skatiens saka vienu lietu. You Tu are esi my mans beloved mīļotais Son, dēls, in whom I'm well uz pleased. kuru man ir labs prāts. And you say, Un jūs sakat, Father, I accept your love. Tēvs, es pieņemu tavu mīlestību. I accept Es pieņemu the reality to that you patiesību, love me. ka tu mani mīli. Just let's do that for 1 minute or so. Un tagad veiksim šo In apmēram quiet. 1 minūti klusumā. Tell him, Pateiksim viņam, Daddy, tēti, I accept your love. es pieņemu tavu mīlestību. That love which is for free. Tā mīlestība, kas ir par brīvu, Just tell him. vienkārši pasakiet viņam to. Es pieņemu tavu mīlestību. I'm your beloved child. Es esmu tavs mīļotais bērns. I don't have to feel ashamed. Man nevajag justies apkaunotam. I don't have to be afraid. Man nevajag būt bailīgam.
Lord, we receive your gaze of love. Kungs, mēs pieņemam tavu mīlestības skatienu. The fact that you enjoy us. To, ka tu par mums priecājies. The fact that we are well-pleasing in your eyes. To, ka mēs esam patīkami tavās acīs. Not because of how great we are, but because of Jesus' blood. Ne jau tāpēc, ka mēs būtu jauki, bet tikai tāpēc, ka Jēzus asinis mūs apklāja. Second step. Nākamais solis. We step out of comparing with others. Mēs izejam no salīdzināšanās ar citiem. Oh, let's do it like that. Darīsim to šādi. I gave you different symptoms of the living in the fear of man. Es jums izstāstīju dažādus simptomus, kas ir dzīvojot bailēs doing things only if they are seen. Darot lietas tikai tad, ja citi to redz. Comparing with others. Salīdzinoties ar citiem. This could be either pride. Tas var būt lepnums. Or self-contempt. Vai arī tāda ar sevīm apmierināšana. Spiritual perfectionism. Vai arī garīgais perfekcionisms. Never good enough. Nekad nevar būt pietiekami labs. Or doing things in order to please people. Tikai vienīgi, lai patiktu cilvēkiem. Maybe bad things. Varbūt arī sliktas lietas. Or doing things not because I'm seen. Vai arī nedarot lietas tad, kad mūs redz. If anything of those applies to you, ja kaut kas no tā visa attiecas arī uz tevīm, tell him now. Pasaki viņam to tagad. Repent. Nožēlo to. Tell him that you're sorry. Pasaki, ka tev ir žēl. Tell him, Jesus, I don't want that anymore. Pasaki, Jēzu, es to vairs nevaru. I don't want to live under the gaze of people Es vairs anymore. negribu dzīvot zem cilvēku skatījuma. I say no to comparing with others. Es saku nē salīdzināšanās ar citiem. And I accept who I am in your eyes. Es pieņemu to, kāds es esmu tavās acīs. My true identity. Mana patiesā identitāte. My true identity is not in what I have. Mana patiesā identitāte nav tajā, kas man pieder. My true identity is not in my security. Tas nav manā drošībā. My true identity is not in what people say. Mana patiesā identitāte nav tajā, ko cilvēki par mani domā. My true identity is not in my in things that I do. Mana patiesā identitāte nav tajās lietās, kuras es daru. In my performance. Manā sniegumā. Not even in my religious performance. Pat ne manā reliģiskajā sniegumā. My identity is in the fact that you love me. Mana identitāte tikai ir faktā tajā, ka tu mani mīli. I say no. Un es saku nē. To comparing. Jebkurai salīdzināšanai. No to perfectionism. Nē, perfekcionismam. Always. Nē, vienmēr šai izpatikšanai cilvēkiem. And Lord, kungs, today šodien we want to break free of the fear of man. mēs gribam izlausties laukā no bailēm no cilvēkiem. This is our third step now this Šis ir morning. mūsu trešais solis. And this is not just about prayer. Un tas nav tikai par lūkšanu. But you think about one thing. Bet jūs tu padomā par vēl vienu lietu. That you are going to do. Ko tu darīsi? Which is X plus 1. Kas ir X plus 1. Jesus, we want to break out the fear of man. Dievs grib tevi izglābt no We want to be bailēm no bold. cilvēkiem. Mēs gribam būt drosmīgi. We were made for courageous things. Mēs esam radīti drosmīgām lietām. We were not made to only react. Mēs neesam radīti tikai, lai reaģētu, but to change something. Bet lai kaut ko izmainītu. Lord, show us. Kungs, parādi mums. Steps into boldness. Tos soļus, kas mums ir veicami, lai ienāktu drosmē. What is your next step? Kas ir jūsu nākamais solis? To take back territory. Dabūt atpakaļ to teritoriju. That the enemy has stolen from you. Kuru ienaidnieks ir nozadzis no jums. Take it back. Paņem to atpakaļ. And if the devil tells you. Un ja Sātans jums saka. You can never do that. Tu to nekad neizdarīsi. And people will think you're crazy. Un cilvēki padomās, ka esi draks. You tell him. Tu viņam pasaki. Shut up. Aizveries. You're a liar. Tu esi mēlis. The fear of man is a trap. Jo bailes no cilvēkiem. And you were made for freedom. Un tu esi radīts brīvībai. You're a child of God. Tu esi Dieva bērns. And Lord, today, un kungs, šodien, we choose freedom. Mēs izvēlamies brīvību. We say no to the fear of man. Mēs sakam nē bailēm no cilvēkiem. Lord, we ask you to speak to us. Kungs, mēs tevi lūdzam runāt uz mums. In everyday situations. Katra ikdienas situācijās. If you lead us. Ja tu vadi mūs. We're gonna go steps of boldness. Mēs iesim un veiksim drosmīgus soļus. Two things. Divas lietas.
say things. Darīsim lietas un Open teiksim our lietas. mouth. Atvērsim savas mutes. Be bold, says the Lord. Esi drosmīgs, saka vārds. Saka kungs. Lord, we choose to live under your eyes. Kungs, mēs izvēlamies dzīvot zem tava skatiena. Fill us with your spirit of boldness. Piepildi mūs ar savu drosmes garu. Lord, right now, like the dove that ascended upon Kungs, Jesus, tieši šajā brīdī gluži kā balodis, kurš nolaidās pār let the Jēzu. dove descend. Ļauj, lai arī šobrīd svētā gara balodis nolaižās pār Holy mums. Spirit, come and fill this place. Svētais gars piepildi šo vietu. Paul says you have not received the spirit of fear, Pāvils saka, ka jūs neesat saņēmuši bailības garu, but a spirit of boldness. bet gan drosmes. Holy Spirit, we welcome you. Mēs svētais gars tevi ieaicinām. You make us brave. Tu esi padarījis mūs drosmīgus. You fill us with Tu boldness. piepildi mūs ar drosmi. We receive you. Mēs pieņemam tevi. Welcome you, Holy Spirit. Nāc svētais gars. Welcome you, Holy Spirit. Nāc svētais gars. Thank you, Lord, that I'm a son of God, Paldies Tev, kungs, ka es tagad esmu Dieva bērns. and that this gives me a value that nobody can take away. Un ka tas man piešķir tādu vērtību, kur neviens man nevar atņemt. I'm a child of God. Esmu Dieva bērns. Lord, we thank you. Kungs, mēs Tev We pateicamies. love you. Mēs mīlam Tevi. Please seal this in our heart. Lūdzu, apzīmogo šo vēstu mūsu Learn sirdīs. us, teach us how to live in this identity. Iemāca mūs palikt šajā jaunajā A lifestyle of fearlessness. šajā dzīvesveidā, kas ir brīvs no bailēm. We ask this in Jesus' name. Mēs to visu lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Āmen.